Es iedomājos vienu tādu cilvēku, kurš grib, nu tāpat, ka mēs tagad runājam, un viņš 18. februāri ieslēdz teļuku un redz ziņās ar sarkanu, baltu sarkanu lentīti. Musēja, tagad tur dodas un uzvar. Visus tos, kas notiek? Karš? Kāds? Par ko? Kāds? Karš? Es zinu diezgan skaidri, ko es darīšu 19. Es no rīta pamodīšos, izdzeršu kafiju, tad es zvanīšu mammai, un tad apsveikšu viņu ar uzvaru. Pēc tam es piezvanīšu tevi. Būs uzvaras diena. Pēc tam es piezvanīšu papam un teikšu, nu, sorry, vecīt, padirsām. Nu tā. Un tad tu ieslēgsi teļuku un uznāsi, ka cilvēki un kaut kāda tur Ušakovs un ir izdomājuši nākamo referendumu. Un, piemēram, par to, ka vajag Latgali, ja tur ir daudz, piemēram, nelatviešu, pievienot Krievijai. Un visi sākam cepties par to. Jā. Un būs jaunas, un suvenieru veikalos varēs nopirkt jaunas krūzītes, kur Latgali jau būs Krievijas daļa. Ko varētu atkal... Bet tur ir labā ziņa, jo mēs atkal redzēsim tos pušus, viņi atkal būs pliki, salā ārā ar asiņainām krūtīm ies. Un vienotībā vīlušies, bet tie, kas ir nobalsojuši par visu Latviju, tie nav vīlušies. Riktīgi rukā. Šie cilvēki riktīgi ir strādājuši. Tajā brīdī, kad latvieši ir izdomājuši, ka viņiem vajag partija, kas aizstāvēs latviešu tiesības, mums ir referendums par krievu valodu kā otro valsts valodu. Kā tas kaut kā kopā sanāk? Kā var sanākt, ka mums vajag tagad tādu partiju, un mums pēkšņi ir šādi jautājumi, tik šaušalīgi daudz parādījušies. Ja pirms mirkļi tu tā kā varēji... Tā normāli. Tā kā, super daudz, bet kā tas kopā var gadīties? Man tāds salīdzinājums kaut kā ienāca prātā, ka man vakardien neatnāca viens no aktieriem uz mēģinājumu, tāpēc, ka viņam mājās kaut kas notika ar podu, un viņam sāk nākt no apakšējiem kaimiņiem, visu tā padarīšana, pa podu ārā, tā kā. Un tad viņš neatnāca uz mēģinājumu, visu dienu ar to cīnījās. Bet beigās viss labi, un savāc viss, un ar to viss beidzās. Vakar bija grūts gadījums teātrī, viena sieviete kliedz, nākat, tur draudzenē, un es viņai kliedzu pretī, nāciet, nevis nākat. Viņa tā skatās, saka, mums taču ir viena valsts valoda, un valsts valoda ir jāzina. Viņa tā skatās uz mani, un es saprotu, ka tauta ir pilnīgi, humora izjūta vispār ir prom par šito jautājumu. Viņa tā skatās uz mani, un nevar atbildēt. Nāciet, nevis nākat, tas tā. Draudzenes tam teica, jā, bet tu to zini, tāpēc, ka tu krievs, tu bija jāmācās. Iet uz to referendumu tādu reāli dirsā sajūta. Viņi varēja pēc tam, kad bija tie 10 000 savākt, viņi tad varēja, ieskatot visus dzinterus, varēja aizmest mūsu satversmi, un viss būtu apstājies. Bet viņam vajadzēja šito, super triku, ar tagad, un tad jau varēja satverst, visu apstādām, tā nav rakstīts satversmē, ejiet dirst. Nekas nenotiek, bet nē, un mums tagad ir jāiet, tā, ka mūsu saimi ir lohi, kur nevar izlasīt likumus, pieņem kaut ko, aizved līdz pilnīgi debilam stāvokli, un tagad man jāaiziet pateikt, ka būs latviešu valoda. Bet tas nav godīgi, veči, mums ir 300, vairāk nekā 300 000 nepilsoņu. Viņi nevar piedalīties referendumā, bet pieplusēt vēl tas 300 000 visi. Tad mēs varētu vinēt. Šaus. Vienkārši, kā var jā. Uzrakstīt, es rūpējos par valsts valodu. Man rūp valsts valoda. Jā, jo tas ir tas, ka visi, kad būs ievilkuši tagad tos krustiņus, dos iespēju viņiem dziedāt nevis slinkojot un pūstot vēl stiprāk. Un viņi būs un tie abranieši būs super džeki tagad. Dēļ tiem, kas būs ievilkuši aiz pazemojumu, kad jūs nevarējāt tik daudz kā paskatīties, kas notiek ar likumdošanu, ka man teikt ir jāvāk šis... Es nobalsoju vakar, jā.
Nu kā? Kā bija? Kā bija, tas bija emocionāls piedzīvojums. Es pusē Baltkrievs esmu, ja. Un tas tomēr laušanās. Uzrauties uz aļām nerunāt liepiski vispār, ja. Un liepājnieks ļoti smieklīgi, ja. Ja paņem kaut savu valodu, bet pārņedzas vienkārši reāli, ja. tas bija liels pārdoms, ja. Kā tu balsoji? Pēc sirdsapziņas. Tas ir kā. Es to zīmolu par parādīju, pasē man ir. Kā tev vajadzēja, es baidos tikt atlaists. Nu, tā taču ir politika.